sevgilim. Şıkı şıkı şıkırım. Gel benimle 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 sevgilim. Şıkı şıkı şıkır, şıkı şıkı şıkır. Şıkı şıkı şıkır. Gel benimle sevgilim. Şıkı şıkı şıkırım. Şıkı şıkı şıkır. Şıkı şıkı şıkır. You are so beautiful inside. Tā ir ieeja no mūsu viesnīcas, re, kur ir ieeja. Te mums vakarā būs diseni, un te ir izeja uz jūru. Tā ir smaidīgā saulīte. Lūk, tā mums izskatās šeit. Şıkı şıkı şıkırım. Gel benimle sev. Şıkı şıkı şıkır, şıkı şıkı şıkır. Şıkı şıkı şıkır. Gel benimle sevgilim. Şıkı şıkı şıkırım. Şıkı şıkı şıkır. Şıkı şıkı şıkır. I'm not feeling lonely. I got you too. Nu tā, tagad mēs izdomājām mūsu šī atpūtas vietā arī pie baseina padzīvoties. Te ir mūsu kokteļi, Bēlīs ar kaut ko un Artim kaut kāds mentolu kaut kas. Nu, kaut kas. Un šeit ir baseins. Jā, viņš teica, ka ierauj drosme, viņš taisās pa to kalnīšu ļūk lejā. Nē, nu tad, protams, mēs safilmēsim un parādīsim. Nu, kāds mums te ir tas stūrīts. Gel benimle sevgilim. Şıkı şıkı şıkırım. Gel benimle sev. Şıkı şıkı şıkır, şıkı şıkı şıkır. Şıkı şıkı şıkır. Gel benimle sevgilim. Şıkı şıkı şıkırım. Ko, Artim arī beidzot tā reize pienākus, ja? Smējās par mani. Smējās par mani. Man arī bija grūti sākumā. Tu lēnām kāp, tur ir trepīts. Priecīgs. Nu būs līkumainais baseins. Arts kaut kur ir līkumos iemaldījies. Jā! Limoncello! Mēs esam brokastīs. Patreiz Arts būs Artim ar ceptiem pučkāpost, jā. Desiņas baklažāni, kaut kādi pipari. Šeit jau aiziet mums desert kaut
kartupeļi. Beidzot oliņa parādījusies. Noliņa. Nu, tad šeit ir visādas olīves. Tad būs bulciņas, kūciņas. Man jau negribās cilvēkus safilmēt, tāpēc es tā uzmanīgi. Un šeit ir sieri, desas un visādas. Vēl zinu, kas sieri. Tur var kaut ko cept. Tur ir ar visu cepamo brokastīs. Tad mums steidz cepumi un vafeles un visādi labumi. Nu, tās ir brokastis, protams. Artis arī nākais manis, viņš arī skatās. Un, protams, var zaļumu sēst. To mēs arī izmantojam. Nu, ja, un ārā vēl tur visu, ko cep, visāds maizītes un pankūks. Un tad mēs paņemam ar Arti vēl saldajā pankūciņas, Arti šokolādes ar ķiršiem. Aiziet, viss ir kārtībā. Te mums ir ārā. Ārs mums ir. Galdiņi. Te šeit tad kaķi arī uzmācās, tāpēc kā ārā. Mēs vairāk iesim parādīt, ka šeit arī ārā parasti vakaros kaut ko arī šmorē un cep. Šeit arī ir kaut kas, ko mēs nezinām, kas tas ir. Te visā galda garumā. Olā cepta maize. Olā cepta maize. Tur aiziet omletītes un svaigi cepts viss un nekur ir pankokas. Jā, nu šodien ir iespējīgi viņi. Te jau ir nāzara pilnīgi. Var sacensties. Tā ir interesanti, ka viss ir praktiski pie pašas jūras, ir visi šie te zvīņi. Tā kā interesanti, jā. Diez vai šodien kāds ies iekšā ūdenī. Šodien arī kaldos ir savādāk kustība. Šeit parādās mākoņi. Tas ir Artis. Mēs ejam uz rīta vingrošanu. Bet tā silts, ļoti silts un cilvēki. Viļņi bija lieli un siltums ir pietiekoši. Tāds pat tāds karsts, tāds sviedrējošs. Šodien mēs arī vingrojam. Nevar jau tikai ēst. Savādāk mājās lidmašīnā mūs nelaidīs iekšā. Mazliet tāda sporta zālīte. Mums bija gym time, morning gym times. Un tad mēs sportosim. Tu esi kur atbraukusi? Pastāst lūdzu. Gulēt pie jūras, dzert šņabi. Ja tu esi atbraukus trenēties, kā? Tā ir atskaita. Viena diena. Rītā neviena nebūs. Atkal gulēs vilnēs. Cik tu viņam esi nogājusi? 39 kalorijas. Tā, pusdienas. Un mums vēl ir tagad kopā ar mums ir vesela brigāde ar dīvainiem bērniem. Un, jā, Artis arī atskatīties. Kā parasti pūciņi. Kas? Augļi. Nu, nevar teikt, ka varbūt ļoti daudz, bet pilnīgi pietiekoši. Un atkal te ir salāti un dažādi.
Bet mēs vairāk tā ieskatām. Tā kā mums te ir veselā čupa ar sīčiem, tad mums varētu būt interesanti. Bet cerams, ka viņiem kaut kāds nometnes notiek un rekus upīgas arī. Cerams, ka viņiem ir nometnes un viņi kaut kur kratīsies uz kādām sacensībām. Nu tā, tagad šeit katru dienu mēs ejam uz jūriņu. Pa šiem lauvā, Lukstav lauvā. Kāds mums te ceļš ir uz jūru. Domāju, vienreiz jānofilmē. Mēs esam it kā pirmā līnijā, bet tāds maziņš parka posmiņš ir pa vidu līdz jūrai. Cik varētu būt metri no Viesnīcu 100? Nu jā, bet šeit 100 metros. Te mums šī te pļaviņā mums te bija rīta vingrošana, nu tāda neliela joga steipīšanos. Un tad te kaut kas vakarā, šodien tie bērni, mēs saprotam, ka tie bija dejotāji, jo viņi te uz tās skatuves mēģināja. Lai viņiem kaut kāds tur ir starptautiskais dejotāju salidojums, tautas deju. Bet latviešus mēs neesam redzējuši starp viņiem. Lai poļi bija? Jā, Igauni. Nu vienīgais Igauni vai nebija tomēr tā turisti, bet tādi īpatnēji. Čau kaķiņi. Mūsu vietējais bandīšu kontingents Raibie. Aha! Labdien, labdien! Te kaķīši tādi ļoti maziņi. Tas tā interesanti. Kad viņiem modīga traktoru tehnika. Mēs ēdām vafeles. Šodien pēcpusdienā te ir katru dienu vafelu cepšanas tūri. Tā kā ēdam un ēdam, nezinu, kā būs mums mājās aizbrauksim, kauns svariem stāvēt. Un te es saprotu, vakarā ir baļuks. Bet, mēs parasti nenociešamies tik ilgi. Te mēs iedzeram kādu kokteilīti, nosēžamies un skatāmies uz jūru, te jau cilvēki. Pietiekam daudz tā dara. Nu, lūk, te mēs arī esam jūrā atkal. Mēs atradām ballīti mazbērniem. Patreiz notiek diskotēka mazajiem. Šorīts arī ļoti skaists. Kalnos ir šāds te mākoņi. Mākoņi veļās pāri lēnām kalniem. Pludmalē viss ir saulains un mierīgs un sauļojāmies tikko. Šodien mēs tā kā bišķiņ tālāk izgājām. Kaut kur mēs atnācām. Tā īsti nav skaidrs, kur. Tad te tuvāk kalniem. Te ir kaut kāds slēgtais ceļš, bet laikam jau jāizpēta īstāk, kas tur ir. Kā? Šodien Gita domā kāpt kalnā. Nē, to jau.
Vita neko nedomā. Nu tāds. Vienā pusē kalni ar mākonīšiem, un otrā pusē skaidrs laiks. Var iet, kur pus grib. Turcijā nav ne būvnormatīvu, ne darba drošības noteikumu. Norobežojošie nekādi, nekas vispār. Varēs kaut kas vēl baseinā mums iekrist, tā būs interesanti. Ieģeli baseinā iekrist. Nu, okei, katru vakaru ir arī ballītes. Mēs patiesībā pirmo reizi palikām uz ballīti. Nevis nepalikām, bet netīšām nokļuvām. Mierīgi skatījāmies uz jūru. Beigās pārsēdāmies. Bet šitā ir katru vakaru. Mēs tikai neesam izmantojuši. Tāds dienas arī Antālijā. Nu, atnācām pēc negaisa ar Arti. Taisni, esam pēc negaisa. Viss ir noskaidrojies. Nākam skatīties viņus, jo ir kaut kāds nereāls vējš. Milzīgs vējš. Skaisti viļņi. Nu, sunciņi. Ko ar sunciņu? Pie mums vējiņš drusciņi pūš. Tāds normāls brīzīs iepūt iekšā drēbes un krēslus. Es jau arī tā jūtu, ka tāds interesants, interesants vējiņš. Šodien, 20. vējš turpinās. Ir silts. Mums vakar bija tas lielais vējš, un te ir nevis āboli sakrituši, bet citroni. Citroni sakrituši, jā, un tālāk apelsīni. Tā, nekā gribējām uzfilmēt.
Nu jā, un vietējie bezkaunīgie iedzīvotāji. Tāpēc, ka šeit ēšana ir, tāpēc viņi te sēž un diedalē. Bet vispār stāsts bija par citroniem, kas sakrituši no koka. Nu, tā. Ar Arti izlēmām mazliet pastaigāt gar jūras krastu. Tur tālumā ir mūsu apmešanās vieta. Te atkal ir kalni. Iedosim mazliet papriecāties jums arī. Visiem, kas skatās. Un tā mēs lēnām ejam par jūras krastu. Jūriņa, jā, tāda ritīgi zaļa, gan zila, skaisti. Un tā mēs te izdomājam lēnā garā. Par jūras krastu iziet līdz tādiem 2 lieliem tālumā. Es nezinu, kas tās pa grotas vai es nezinu. Mēs YouTube redzējām, ka jaunieši tur bija aizgājuši, un tad mēs arī izdomājām iz turienei aiziet. Bet, nu jā, skaisti. Mūsu galamērķis tūlīt būs sasniegts. Kad interesanti šitādu mums dārzā vajadzētu. Pilns ar skaistiem molīšiem. Tā mēs te ložjājam. Artis iet paskatīties, vai augšā ir taka, kur mēs varam tikt. Vai augšā ir taka?
priecāties par sauli. Laiks ir vienkārši brīnišķīgs. 30 grādu vēl nav, bet tas varētu, bet vēl jau arī ir tikai uz pusdienas laiku, uz 11 pāri. Jā, tā kā skats, zaļš. Tā kā mēs priecājamies, jā. Vēl drusku. Pasmelsimies vēl sauli, daudz. Izrādās arī bērniem ir savs baseiniņš mazais un maziņš bērnu laukumiņš. Tā kā jā. Ja nu kādreiz gribās ar mazuļiem atbraukt, tad mierīgi šeit var. Mūsu deju placis un mūsu vietiņu lēnām atvadamies. Jau viss jau lēnām vakaram gatavojās. Skaistas briedus šeit ir. Mēs iesim mazliet pasēdēt pie jūras. Artis jau nes nedaudz padzerties.